Mēs atrodamies Liepājā, Svētā gara spēka draudzē, šodienas svētdienas dievkalpojums, kurā Dievs grib dot dziļāku skatījumu par to, kā ir uzbūvēta pasaule, kā ir izveidots debesis, ja, un kā pretēji šiem 7 debesīm ir pretēji stāv 7 ēles vārds, 7 ēles debesis arī. Ja. Kad grib vairāk zināt, tad mēs esam skatīties aizpūtē sistematizētu mācību, tur ir vairāk, mēs runāsim šajā otrdienā, runāsim par šiem tumsības pasaules vārtiem, ko jāiepazīst mums, lai zinātu, ka tie ir nopietni spēki, nopietnas realitātes, ja, kas stāv pretī jebkuram Dieva centienam iekš mums, kas stāv pretī jebkuram eņģelim, ko Dievs sūta, ir pretdarbības spēks. Tas tā arī ir, tās ir būtnes, radīs būtnes, tie ir dēmoni, kas darbojas pretīm. Ja. Un mēs nolasīsim no Mateja evaņģēlija. Mateja evaņģēlijas 16. nodaļa, kuri lasīsim sekojošo. Vispirms 6. pants, bet Jēzus, ja šo tiem sasīja, pielūkojiet un sargāties no farizēju un sadukēju raugu. Tātad tas ir pirmais šai nodaļā. Es to nolasu kā ievadu tam, ko es gribu to galveno uzsvērt. Ja? Tātad vienās ar mācekļiem, ja, ir farizēju un šitas sadukēju mācība, ja, kas saraudzē, briedina, ja, kā raugs briedina, un aizver ciet. Un viņi nevar ieiet iekšā un nevar savus adeptus ievest iekšā debesu valstības teritorijā. Ja? Tātad šajā nodaļā nevēltīgi tas, bet uzmanāties no tā rauga. Īsāk, uzmanāties no jebkura reliģijas, to skaitā arī kristietības kā reliģijas rauga, lai jūs varētu ieiet iekšā teritorijā, kuru Ješua ir apsolījis saviem sekotājiem, ebrejiem un visiem, kas pievienosies klāša vīzijai, ja, apsolīt, lai mēs varam nevis tik zināt par debesu valstīm, bet būt tajā iekšā. Un debesu valstība viņi neizpaužās ar tikai ideju, ja, tikai ar informāciju, bet viņi izpaužās ar spēku, kā to raksta apostols Pāvils pirmā vēstulē korintiešiem. Tātad tālākais. Un Ješua, bet ko jūs par mani sakāt? Viņš jautā mācekļiem. Un Simons Pēters atbildēja un sacīja, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Nu tātad toņā valoda Mašie, Mesija, Kristus, ja, grieķi Kristos, ja, bet Elohim Chai. Bet dēls, Elohim visspēcīgā dēls. Nevis Dievs vispār, bet visspēcīgā radītājs, bet viņš ir par Elohim, iesākam Elohims radīja, visspēcīgā dēls. To viņš atbild, ja? Ja šo atbildēju viņam sacīja, svētīgs tu esi Simoni, Jonas dēls, nu, protams, nevis Simoni, Šimoni, ja, ebrejs, ja, Jonas dēls, jo miesa un asins to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesī. Redziet, cik svarīgi ir to nofiksēt, ja? Miesa tas ir dvēseli, ja? Sajūtas viena, ja? Vai miesa prāts, tev to neatklāja. Bet tev to atklāja šo vīziju, šo redzēt, mans tēvs, kas ir debesī. Viņš tavā garā atver vaļā šo izpratni, šo hohmaģu, šo gudrību, ja? Kad tu ieraudzi to, ka šajā cilvēka dēlā, tāpat kā mēs miesā, cilvēks, ja? Ka šis cilvēks ir dzīvā Elohim dēls. Ja? Un šodien vēl daudzi ebreji neredz to. Daudzi kristieši, kurus zina, bet viņi nepazīst. Ja? Viņam nav atklāt, ka viņš ir tad bet Elohim Chai, dzīvā Elohim dēls. Ja? Un to atklāja jau tēvs pats, ja? Kā viņš grib, tā viņš atklāja. Un tālāk viņš saka tā, tēvs, kas ir debesīs, to atklāja. Tu neatklāja miesas un asis, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Tātad tēvs, kas ir debesīs, kā šamājā, ja? Tu atklāja tēvu, kurā debesīs? Augstākā debesīs. Par to vēlāk apskatīsimies 1. Mūzes 8. nodaļa atbildās ar to, ja?
Un Ješua viņam atbild saka, svētīgs tu esi Simon Jonas dēls, ja, jo mēs nesatot neatrapēt, mēs dārgu debi. Un es tev saku, tu esi Pēters, un Pēters nozīmē kefa, ebreju valodā, vai grieķiski tas Petra, ja, akmens vai klīns, ja, kefa, akmens vai klīns, un šis klīns, tā nav vārda spēle, tas vienkārši izskaidro arī vārdu, ja, uz šis klīns, ja, uz kefa, ja, es gribu celt savu draudzi, un ēles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un es tev došu debesu valstības atslēgas, un ko tu sies virs zemes, tad tas būs iets arī debesīs, un ko tu atraisi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Šeit, mīļie cilvēki, katram vārdam ir ļoti dziļš semantiskais un garīgs semantiskais segums. Tam ir ļoti dziļa jēga visam. Tātad vispirms, viņš uzsver to, ka tu šo atklāsumu nedod miesu un asins. Tas bija pirmais, ko mēs noskatām. Nākošais, es celšu draudz. Kehila, draudz. Ebreju valodā. Tātad kopīgi tā būs, ja? Un ēles vārtiem to nebūs uzvarēt. Tātad norādījums jau ir uz kehila. Grieķu valodā te ir lietots vārds eklesija. Un eklesija parasti ir pieņem tulkot kā baznīcu celš, ja? Nē, tur ir kehila, uz ebrejiem dotās atklāsmes pamatā veidosies tā īstā kehila, tā sadraudzība, kur apustuļus pastāvēja, ja? Viņi bija sadraudzībā, vienotībā, un šī draudze, kur viņi piedarīja, tā bija ebreju dievotklāta draudze, tā bija ebreju tauta, kā dievtauta, kas ir kopā ir kā draudze, jo tauta savā laikā bija draudze, visa tauta, ja? Nevis nāk uz vienu vai otru draudze, kā mēs nākam, ja? Tā bija draudze, īstā kehilā, ja? Īstā draudze, ja? Un ēles vārtiem to nebūs uzvarēt. Redziet, norādījums, ja? Kā no augšas, no debesīm, kurai tēvs saņem tiek informācija, atklāsme, ka viņš šo ir dzīvo Dieva dēls, ja? Un viņš iedod atslēgu, tātad autoritāti, atslēgt vaļā debesis, ja? Mēs zinām, ka ir 7 debesis, ja? Un viņš iedod šo atslēgu arī, kura slēdz ciet ēles vārtus. Amen. Viņš runā par ēles vārtiem. Viņš runā, ka pastāv ne tikai debesu vārti, ja, bet pastāv ēles vārti. Ja. Un mēs šeit skatāmies, atgādināsim to vēlreiz, esam bieži lasījuši, 1. Mūzes 28. nodaļā, kur mēs lasām Jēkaba vīziju. Viņš redz naktī no zemes kāpnes, uzsliec, tas ir 1. Mūzes 12. Bet kāpne augšgāls sniedzās debesīs, un lūk, Dieva eņģeļi kāp pa tām augšu un leju. Un redzi, tas kungs stāvēja augšgalā, un sacīja, es esmu Abrahama, tev tēva Dievs un Izaka Dievs. Un to zemi, uz kuras tu guli, es tev došu, un tā vien piesnācim. Tātad, viņam ir redzējums, ja, ar sulām kāpnēm, ja, un par šīm kāpnēm, kas kāpnes uzsien no zemes, tātad iet uz augšu, ja. Jā, un par kāpnēm uz augšu iet eņģeļi, malakim, jā, iet eņģeļi, un nāk lejā. Un augšā tur, kāpņa augšgalā, ir Elohims, ir Dievs, jā. Tas pats arī ir ebreju vēstulē 12. nodaļā. Tur ir pat Cionas kalna rakstīts, ja, kurai jākāp augšā Cionas kalnā. Augšā ir Cionas kalnā sasniegt pilnību, sasnieguši ir gari, ja, kur ir slavētāji pulki augšā, ja, kas savienojas, ka mēs slavējam šeit uz zemes, ja, tur augšā ir slavētāji, kas slavē Dievu, tie eņģeļi, ja, tie debes pulki, ja, un Cionas kalnā, kāpjot, tur aprakstīts 12. nodaļā, kad tur arī ir Ješua, tur gan tas ir latviešu to, Jēzus, ja, tur ir viņš augšā, viņš stāv šeit apakšā, viņš ir augšā pozīcijā pie tēva labās rokas. Un šeit ir rakstīts tālāk, mēs nolasam, ja, tiešām, un Jēkabs uzmodās no savu miega, un sacīja, tiešām tas kungs ir šī vietā, bet es to nezināju. Adonai ir šī vietā, bet es to nezināju. Arī mēs staigājam, es esmu bijis viens, kas nav stāvot, ja. Kad man atrūpējies miesas nos, ja, tad es ieraudzīju debesu atvēru. Es ieraudzīju gaismu centru. No turienes nāk milzīgi gaismu.
Es ieraudzīju tuneli. Par šo tuneli es virzījos uz priekšu. Ja? Es redzēju cilvēkus, es redzēju dažādas būtnes. Ja? Es gāju šeit tunelī. Un tas bija, es gulēju gultā. Ja? Es guļu gultā, miesa paliek šeit. Bet mans iekšējais cilvēks redz to, ko miesa neredz. Ja? Un arī šī brīdī, mīļie cilvēki, ja mēs tikai no miesa, jo tā miesa tev tik ļoti kavē, kāds nav spiež, protams, ja? Ja viņi kavē, tu var neredzēt to, kas stāv aiz šī redzamās pasaules. Un Ješua viņš gribēja dot atslēgu, lai mēs vispirms paši ieraugām. Ja? Viņš teica, kas neredz, es vam dod acis zāles svaidīt, lai viņš redz. Lai garās atveras vaļā, lai viņš redz to, kas stāv aiz redzamās pasaules. Amen. Un kad mēs to redzam, tad mums lūkšana nebūs vairs tāda no noguļas miesa, bet no gara tā būs, ja? No gara. Tas nebūs izspiest no miesa, un citādi uz augstu enerģiju no miesa izspiest lūkšanā. Tā, protams? No gara tas nav. Ar skaļu balsi, ar klusu balsi, ar vaidiem citreiz, ar asarām acīs, jo tur ir eņģeļi augsts arī debesīs, viena no 7 debesīm, ir eņģeļi, kas raud, ja? Tad tas savienoties ar tiem, kas raud tur, kas nožēlo, ka viņi kopā Samuelu vai Luciferi ir viņa paklausījuši, ja? Viņam iespēja tu nožēlot. Tā māca ir gudri. Aleluja. Tātad, tiešām es nezināju, ka kungs ir šī vietā. Un viņam ir tās baili. Tātad viņš jūtā bīgas bailes tās. Ir atšamājumi debes priekšā. Un viņš sacīja, cik bijājumi šī vieta. Tad tiešām ir Dieva nams. Šeit ir debesu vārti. Šār hašamājumi. Šār hašamājumi. Debesu vārti. Un Mateja evaņģēlijā mēs lasījām Ēles vārtiem. Šār. Šeol vārtiem. To nebūs uzvarēt. Tāpēc, ka debesu vārti ir stiprāki par Ēles vārtiem, kas ir melnā, varētu teikt, puse debesu vārtiem. Šodien zinātnieki ir konstatējuši, vai vairāk, ka to saprot, kad ir matērija un antimatērija. Ka ir enerģija un antienerģija, kas ir pretēja zīme. Ja? Tātad visam pretīgi kaut kas tāds, kas ar mīnus zīmi. Ja tu esi plusā vai meklē plusā, tev pretī nostāsies ar mīnus zīmi. Ja? Un tas nav jāsaka vēlas tagad, ja? Bet tā ir uzbūvēta pasauli. Tas ir stimuls tev, tas ir stimuls man bija. Dziļāk rakties, ierakties iekšā līdz tām debesīm, kurās ir augstākās debesīs Dieva tronis. Amen. Un pār šo augstākām debesīm, zemākiem Ēles vārtiem, nav varas vairs. Kas var pateikt aleluja? Slavēts tas kungs. Tā, šai izpratnē jābūt, un tā nerodās tā vienkārši. Ja? Tā, to dod pats debes tēvs, kā viņš deva apostuliem Pēterim Kefam, ja? Kurš ieraudzīja, ka šajā cilvēkdēlā, ka šis cilvēkdēls ir Benelihai, dzīvā Dievdēls. Ja? Un, ja to tu ieraugi, ja, tad tev nav jāmeklē viņš pīšros vairs. Ja? Tev nav jāmeklē viņš teoloģijās, kas veidojas uz aizvietošanas teoloģijas pamat, ja? Bet tev ir šī atklāsme, kā tagad nevis Dievs malā, bet viņš ir radījis cilvēku. Kā viņš lika savu dēlam iemiesoties miesā, viņš radīs cilvēku, lai viņš, radītājs tēvs, var dzīvot cilvēku. Redziet, šo atklāsmu nes tā kunga gars, ja, kas nāk no visaugstākā, kas šo mums atklāja, un rezultātā sākās tā dzīvā debesu vārtu atvēršanās. Debesu vārtu vērās vaļā. Un katros vārtos ir eņģelis, kas atbild par šiem vārtiem, kas ir vārtu sargs. Tāpat tās arī Ēles vārtiem ir dēmoni, augsta kalibra dēmoni, kas katros vārtos ir šie ķēniņi, kas valda. Redziet, nolasīsim Jesajas 24. nodaļu, lai tev tas nogūsnē, lai tas nav tik tāda, kad es zinu to, ja? Bet lai tu var rakties dziļāk iekšā, to apgūt, ja? Un saprast, ka tavs problēmas, ja, rodās no tā, ka ir pretdarbība.
ka pretinieka darbība ir pret to, ko Dievs tevī dara. Un vienlaicīgi, ja tu to izturi, Dievs tev pasēja augstāk, ja šo teici, es tev vilkšu klāt pie sevi, jo es esmu augšā, Cijānas kalna topā es esmu augšā, ja, un nemeklēt viņu apakšā, nemeklēt viņu aizvietošanas teoloģijās vai kaut kādā citādi, meklēt viņu Cijānā, meklēt viņu garīgā Cijānā un meklēt viņu augšā. Tātad meklēt daugies sev to atklāsmu iedot, ja. Tā, Jesaja 24. nodaļa, 21. pants, 21. pants, Jesaja 24, 21. Tā, te rakstīs tā. Tādī dienā tas kungs Adonais, ja, pārbaudīs un piemeklēs augstības karaspēku augstībā un zemes ķēniņus virs zemes. Viņus iemetīs kā cietumnieks bedrē un ieslēgs cietumā, un tad pēc ilgāka laika iztiesās. Sakarīgi, ja? Tātad ir augšā debesīs, pār debesīm 7 ķēniņi, bet ir arī tādi, kurus iztiesās. Tie ir ēles vārtu valdnieki. Bet šī gadījumā tā spics neiet uz augšu, bet iet uz leju. Kaut kā tur nav tāda telpa, tur ir tikai pretdarbības sfēra. Ja? Nu, un šī gadījumā šeit ir runa par tiem augstības karaspēku augstībā un zemes ķēniņi, kas atbilst katriem ēles vārtu valdniekiem neredzamā pasaulē, kuri pārstāv šeit uz zemes. Ja? Ja, un šo sakarību, ja, mums ir jāierauga. Ir kādi, kuri ir ieinteresēti, ja, radīt šodien pasaulē haosu. Ja. Un, ja mēs to atšifrējam, kas to dara, tad mēs nostājamies pretim jau tiem ēles vārtu valdniekiem, kas atbild par vienu vai otru destruktīvu darbību, kura cilvēks tiek maitāts, smadzenes tiek sagrozīt, ietekmēt caur dažādiem modernām iespējām šodien, caur internetu, caur dažādām spēlēm internetu, ja, vai caur un tā radot atkarību, ja, var, piemēram, ir tāds šahata valdnieks, ja? Es jums tos ēles vārtu valdnieks var arī nosaukt, ja? Bet tas jums neko neizteiks, ja jūs neesat vēl sagatavot to atklāsmu saņemt par debesvārtiem un par 7 eņģeļiem, kas stāv uz vārtiem, un tad, kas stāv pretī šiem, ja? Tātad ir viens tāds eņģelis, kas ir sākotnējs netīrības eņģelis, ja? Viņš nes netīrību. Viņš arī nāvs nesēja. Un šodien mēs zinām, ka pasauli tiek padarīta tāda juteklis, erotiks, seksuāli. Ja? Un internetā bieži tiek spēlējuši šādas seksuālas spēles, kur tāds interneta onānisms notiek. Ja? Un šis eņģels, ja? šī līmeņa nāvs eņģels, ja? Kurš ir netīrības eņģeli, 1, 2, 3, 4, 4. ēles vārti, ja? Tas ir 4. Ja? Viņš barojās no šīs sēklas, ko izmet ārā onanējot. Ja? Un no šīs sēklas varētu dzimt bērni. Ja? Viņš ņem šo enerģiju no tā, un viņš rada šo atkarību, šo seksuālu atkarību, ka tie cilvēki, jaunie cilvēki, ja, viņi nesaprot, kas ar viņiem notiek. Viņi sasaistījušai sataniskā ķēdē. Saprotiet? Ja? Vai, piemēram, starpkarības gars, tas ir kā cits eņģelis vai demons, ja? Kurš ir izveidojis internetā spēli, kur staigā pa dažādiem tuneliem, ja, un tur viens nāk, nospēlēt godu, viņš ir beig, nošauj, vēl vien nokil, ja. Tas ir slepkavības gars, ja šo sacīja, ka, ja domās es izdarījis grēku, ja tu biji par daudz pārkāpšanu, ja, bet arī pēc tam, ka domās, ja, tad tas jau ir realizēts, ja. Un tie nelaimīgie cilvēki, jaunieši, kas to uzskata par spēli, ja, viņi tiek sasaistīti ar šo nāves eņģeli, ja, kurš liekas virtuāli slepkavot. Un no virtuālas slepkavības līdz slepkavībai fiziskajā ir tikai viens solis. Viņš vairs neatšķir virtuālo pasauli no fiziskās pasaules. Ja. Fiziskā pasaulē ir 1. kodeksā likums, kur te var vai nu mūža ieslodzījumu iedot par slepkavību, bet citās valstīs nav sodu piešķirt. Ja. Tātad šīs lietas ir ļoti reālas, ja? Un tie dēmoni, kas šodien darbojās
dažādās dzīves jomās, ja, izmantojot arī šo internetu vai elektroniku, ja, kur var vizuāli redzēt arī viņi. Viņš uztais tās, es skatos tur kaut kā 2 kanāli, kur rāda mūfi, visu laiku tā ķēmi, kaut kā ķēmis. Es domāju, bērni piesēdien pie šitāda kanāla, ja, tad viņš pēc tā laika paskatā ķēmi paliek. Saprot? Viņš vienkārši deformē, ja. Tas ir šausmīgi, kas notiek šodien. Ja? Un vecāki nesaprot. Viņi bērni sastāja tā, lai tur internets vai televīzija audzina. Nu, tā ir liela problēma. Tātad, tas mums ir reāli jānovērtē. Tātad, ka ir ēles vārti. Nu, ka tas nav vienkārši moderns laiks, kurā no elektronika var bildīs, vai paskatīties, vai bībeli izlasīt, ja, var internetu variantā. Un es biju Izrēlā, tur bija no Āfrikas tāda ļoti svaidītie. Viņi teica, ja tu esi tagad, informāciju tu var lasīt internetā bībeli, kur ir pieejama tur, ja, kā informācija. Bet garīgā cīņa notiek, ja, tad nelieto šo internetu, ja. Nelieto, jo tur ir klāt demoni pie tā vārda. Tāpēc, ja. Jo garīgā pasaulē demos ir klāt. Kā informācija, ja tu esi zinošs cilvēks, tu jau zini, ka tu pareizi uzrakstīs, ja, vai tūkums oriģināls, ja. To viņš tad nevar apšņāt, ja? Bet viņam ir pieslēgums klāts ar internetu, ja? Viņš var garīgi bloķēt tevi. Viņš tev garīgi bloķēs, ja? Un šīs lietas jau tikai speciālisti, ja, kas ir jūtīgi svētai gara, viņi to jūt, ko nozīmē šīs laikmets, kur vēl šie neona dēmoni, šie elektroniskie dēmoni, kas ir sastākti ar tiem reāliem ēles vārtiem kopā, kur no katriem iziet ārā kāds vai kādi gari. Tā, pirmais, ko sauc par ēles vārtiem, ja? Ēles vārtiem nebūs uzvarētē. Tātad ēles vārtiem jāsams iet. Mēs neiesim detalizēt šodien, ja? Bet es tos vārdus nosaucu. Pirmais, ja, ir pirmie vārdi Gehinom. Gehinom. Gehinom, principā, tūkumi nozīmē, ēlē. Otrie vārdi ir klusuma vārdi, kapa klusums, ja? Miroja klusums, morga klusums, ja? Tie ir šie klusuma vārdi. Trešais, es nesaku pagaidām pie visiem to oriģinālu vārdu, ja? Jo tie jau spēcīgi ietekmē. Tā, trešais ir nāves vārdi. Šarmavet, nāves vārdi. Ceturtais ir, kā es jau jums to nosaucu, ceturtajiem, tie pirmatnējais netīrības vārdi. Savu kujievis ir nešķīstie nāk. Ja? Piektais ir Ber Šohat. Vai tulkojumā kapa bedre. Ber Šohat. Šohat ir bedre. Ja? Un šeit mēs lasījām Iesaja 24. nodaļā, kad viņu šos ēles vārdu valdnieks, ja, iemetīs kāds cietumnieks bedrē, šahtā, ja, šohat, ja, iemetīs bedrē un iesteigs cietumā un tad pēc kāda ilgāka laika iztiesās. Tātad viņi tiks nobloķēti. Tā ir gala rezultātā. Bet šodien, kad notiek garīgās cīņa, kad mēs esam garīgā cīņas laukā, kad mēs iestājamies par cilvēkiem, kas ir apstāti, kad mēs iestājamies par teritorijiem, ja? Šodien, kad vēl viņi nav, pats Ješua nav iemesījis vēl, ja? Tā bedrē, mums ir dota vara, ja? Mums ir dotas atslēgas, ja? Ēles vārti nevarēs uzvarēt debesu vārds, kuru analogs ir augšā. Tas ir stiprāks par to, kas ir apakšā. Ja? Saprotiet? Ja tā ir mācība, kas, gudrēji sapratīs. Tātad, Ber Šohat ir kapa bedretā, ja? Sestie vārdi, un to mēs atkal grāmatā atrodam šo nosaukumu. Abadons, ja? Ja tu lasi atkal grāmatu, nezini ebrejsko šo kosmogoni garīgo, to nesapratīs. Kas tas pa vārdu? Sestie ēles vārdi, Abadon. Abadon nozīmē iznīcībā. Šie vārdi minēti, kas es atkal grāmatā. Un septītie ēles vārdi ir Šeol vai bezdibens. Atklāsuma grāmatā, 20. nodaļā 3. pantā, atkal 23, ja,
ir rakstīts, ka puķi, vēlnu vai sātanu sasēja uz 1000 gadiem un iemeta bezdībenī Šeolā. Ja? Tātad reāla teritorija, kurā uz 1000 gadiem viņš tiek fiksēts. Un viņš nevar būt vairs aktīvs, kas izpaužas. Un tad arī sāksies uz pasaulē situācija mainīsies, virzība uz augšu būs. Bet tad viņi palaidīs vaļā, jā, uz 3 gadiem sanāk, 3,5, jā. Nu, pēc zemes laika tas ir, jā. Tāpat kā eņģeļiem ir izmēri, ko mēs parsāngos, es teicu jums, jā? Ne? Parsāngs. Parsāngs 300 parsāngi atbild 1200 km. Tas ir dievienīgiem, jā. No Elis eņģeļi arī tāpat viņi darbos, jā. Atbild uz rāngam, jā. Viņam ir 1200 km, bet tie nav tikai kilometri, jo garīgā pasaulē ir cita situācija. Garīgā pasaulē nav kilometros mēram, ja? Tad tā ir eņģeļa ietekmes sfēra, ja? Tagad ir, piemēram, tā vieta, kur bija uzstāvs audāt, Mahanaima. Tas ir Mahanē nozīmē eņģeļu nomet, vai divas nomet. Viena ir augšā un viena ir apakšā. Ja mēs zinām, kad ir augšā debesis, ja, tad mēs esam tur augšā piestāvā debesīm. Un šeit uz zemes, ja, mēs pārstāvam savu Ješua iekš viņa dēlu, ja. Pilnībā mēs pārstāvam debesis šeit, ja. Un ja tagad mēs darām kaut ko, vai lūdzamies, vai dzenam dēmons ārā, vai praktizējam to darīt, ja mēs mācamies, ja. Vai pakļaujamies tai pavēlē, ka Ješua teica, ka, ja būs slimnieki, liekat rokas un dzirdēt, ja. Tad šī gadījumā sākās tas karš, jā. Ja es esmu vienkārši kaut kādā, priekšstā tēlā, kaut kādā Jēzu, ja, kas man nav pozicionēts augšā ciānā, ja, viņš teica, ka tur viņš augšā, ja, viņš ir savu jūdiem nāc un šodien nāk, ja. Viņš šodien nav, protams, vairs jūsa, bet viņš par šo gūt nāk, ja, viņš ir vārds, tad es esmu tur klāt. Ja es esmu kaut kādā viņa bildē, vai izmantoju kaut kādu sakramentāli bildi vai krucifixu, tam nav spēka, saprotat? Viņam nav spēka, tāpēc, ka tā pozīcija uz zemes ir, par ko valda Elis vārdi. Ja man jābūt augšā. Nu? Ja, un to mēs saprotam. Katriem šiem Elis vārtiem, ja, katriem debes vārtiem, ja, ko redzēja Jēkabs, ja, ir pretī attiecīgs intensitātes Elis vārdi, autoritāte un intensitāte. Bet debes vārdi ir stiprāk, jā, par to, kas ir šie Elis vārdi. Tāpēc, ka mēs esam iekšā šo Mesijas jau, kurš ir uzvarējis visos Elis vārtos, jā, esošos šos debesu valdnieks vai ķēnīgs, jā, visu uzvarēja. Un šodien mēs, tā kā viņš teica, jā, varam staigāt pāri čūskām, uz skorpioniem, un katram ienaidniek Elis spēkam, jo viņš ir samīņš šūska galvu, un viņš ir pacēlis augšā debesīs, un viņš mūs arī teica, ka viņš grib pacelt augšā, tur, kur viņš ir, lai mēs būtu tur, lai mēs šeit atklāsmē būtu. Tauta, kā pravietis saka, iet bojā no atklāsmu trūkumu, un tad, cenšas kaut ko darīt, bet rezultāti vai ļoti maz, vai nekādu nav. Ja? Tāpēc, ka no šī pasaules šodien viņiem nobloķēt. Un nedomā, ka tu būtu, kad šo mācību tu mācīsies, ja? Vai runāt citiem, ka tev daudz pieņems. Tev noraidīs. Ja? Tāpēc, ka Sātana vārdi, Elis vārdi darbosies pretītam. Ja? Tad mums vajag vienkārši, man ir Jēzus un tā. Ar to Jēzu, kas nav stacionēts tur augšā pie Dieva troņa, pie labās rokas Elohimam, ja? Ar to tu netiks galā. Bet individuāli, ja tu tagad mācies, jau kā mācās arī citā pilsētā, kā mācā, viņi to sāk saprast, sāk apgūt to, sāk praktizēt, ja? Un tā viesmā tās liecības, kur vēlnīgājuši arī, kur bezcerīgs slimais ir dziedināts, ja? Kur kaut kāds pārdabis vīzes ir bijuši, ja? Un tam tā jābūt. Tas var notikt individuāli, bet ne masveidā šodien, jo pasauli šodien savu modernām tehnoloģijām, kuram piesaistīt demoni, viņi tiek bloķēti. Pasauli globālā sistēmā, to tu nedomā, ka tu te būs vaļā. No visām pusēm tev metīsies visu apsūdzētāji. Jā, un atklāsmes otrā nodaļa, lai tu tā saproti, ka šī lieta, ko mēs runājam, nav
nu, tā izdomāta. Atklāsme 2.